Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Dzīve pilnīgi citā kvalitātē. Šodienas rakstu vieta. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. To Jēzus sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Jāņa evaņģēlijs, 7. nodaļa, 38. un 39. pants. Šodienas pārdomas. Šodienas rakstuvietā Jēzus dzīvā ūdens straumes salīdzina ar svēto gara darbu ticīgajā cilvēkā. Patiesība ir tā, ka tavs gars, kopš tu uzticēji savu dzīvi Jēzum Kristum, ir atdzimis ciešai vienotībai ar Dievu svēto garu. Tas padara tevi spējīgu dzīvot pilnīgi citā kvalitātē, pāri dvēseles un miesas iegribām un dabisku apstākļu mudinātām bailēm un pat depresijai. Tagad tu vari sakļauties ar Dievu svēto garu un atļaut viņa pārdabiskajam priekam un mieram plūst tevī un no tevis. Šeit gan svarīgi uztvērt, ka šīs dzīvā ūdens straumes plūdīs no tiem, kas tic Dievam tā, kā rakstos sacīts. Tātad tev ir jāapņemas piepildīt savas domas ar Dieva vārdu un veidot ciešu sadraudzību ar Dievu svēto garu. Šodienas lūkšana. Mīļais debesu Tēvs, es pateicos, ka man ir dota iespēja būt piepildītam ar Tavu garu. Es izvēlos atmest savu nepilnīgo izpratni par Tevi un par pamatu likt Bībelē rakstīto. Paldies, ka Tu atraisi manī Tava dzīvā ūdens straumes, kas veldzē gan mani, gan cilvēkus ap mani. Jēzus vārdā. Āmen.